vienīgā no 5 valsts programmām, kurās tieši piedalās un kuru vada Latvijas Zinātņu akadēmija, ir Nacionālās identitātes programma. Tātad, kas tur ir aktuāls, kādos virzienos šobrīd notiek darbi, ar ko jau var, teiksim, palapoties? Nu, ja es drīkst teikt, profesors Jūnas papildinās, bet pirmais ir latviešu valodniecība. Vārdu sakot, top jauna latviešu gramatika, zinātniska gramatika, turpinās darbs pie vietvārdu vārnīcas, pārveidojās arī latviešu literārās valodas vārnīcas, un kas varbūt ir ļoti nozīmīgi, top baltu valodu atlants kopā ar lietuviešiem sadarbībā. Tā kā valodniecībā darbi rit, un ir iznācis Mīlenbach un tam līdzīgi tā. Vēsturē mēs izstrādājam faktiski jaunu Latvijas vēstures koncepciju, ne tikai par 20. gadsimtu, bet par visā garumā. Un ne tikai kā tautas vēsturi, bet arī kā zemes vēsturi, iekļaujot Kurzemes hercogu valstu un tam līdzīgi. Tur ir ļoti skaistas grāmatas. Tām lūdzu sekojiet. Grāmatas albumu un tā vēsturnieki mums ir ļoti spēcīgi. Un, protams, arī arheoloģija ir. Bet galvenais, ko es gribētu uzsvērt, top pašreiz, ziniet, tāds 3 sējumu krājums Latvija un latvieši, kas iznāks latviešu un angļu valodā, 80 raksti, no tiem 24 tagad ir nodoti, 21 tiek rediģēts, un tādos pilnu, varētu teikt, pamatpriekšstat par latviešiem kā etnosu, kā tautību, no visagrākiem laikiem līdz tagadnei, un par Latviju kā valsti. Tā kā pirmais būs veltīts latviešiem, otrs būs veltīts Latvijai, un trešais būs veltīts izglītībai, kultūrai, zinātnei, mākslai, mūzikai Latvijā. Jā, es ceru, ka nākamajā gadā jau mēs ieraudzīsim šos sējumus. Un, godīgi sakot, būs ļoti daudz, es domāju, sabiedrībai tādu nozīmīgu darbu, kur tiks izdot gan šogad, gan nākamajā gadā. Un viens no tādiem, ko es gribētu arī uzsvērt, tas ir dokumentu krājums. Es domāju, ka pirmo reizi varbūt būs tik apjomīgs un tik iespaidīgs dokumentu krājums, kas raksturo Latvijas neatkarības atgūšanas procesus. Faktiski sākot jau pat no 1945. gada, un es teikšu, pirmo reizi varbūt ietverot arī latviešu trimdas lomu ārzemēs. Tie ir dokumenti, kuri tiek vākti, un jau mums ir apmēram 5000 dokumentu par latviešu trimdu savākt. Protams, mēs viņus visus nevaram publicēt, bet izlases veidā, un tie ir no arhīviem gan Austrālijā, gan Kanādā, gan Amerikas Savienotajās valstīs, Jaunzēlandē, pat Francijā, Lielbritānijā. Un tā kā ar šādu krājumu mēs ceram, ka mēs nākamajā gadā varēsim lasītājus iepriecināt. Jā, ja es drīkstu papildināt, vispār jau vēsturi, teiksim, aizsāk, teiksim, pēc 25 gadiem. Bet man liekas, ka ir ļoti labi, ja to vēsturi aizsāk, kamēr ir dzīvi vēstures liecinieki. Un šeit jau mēs redzam no Tautas frontes laikiem gan Tālau Juns kolēģi, gan Velta Puriņi. Jā. Un viņi ir tie labākie vērtētāji un arī to darbu darītāji, kas spēj to izdarīt. Protams, ir vajadzīgs arī no laika distances. Nav vairs mums neviens to Kurzemes hercogu valsts palicies pašreiz. Top tāda virtuālā enciklopēdija. Bet pamatdokumentiem varbūt ir jābūt savāktiem tajā laikā, kad šie jautājumi pavisam aktuāli sabiedrības atmiņā. Kaut gan jāsaka, ka Tautas frontes un neatkarības atgūšanas laiks tiek sabiedrības apziņā aizmirstās pamazām, un tas ir ļoti žēl. Tas ir ļoti žēl. Tā kā mums vajag arī dot šai programmai nācijai zinām pašapziņu un zinām pašvērtības apziņu, ka mēs kaut kas esam. Jā, vai gadījumā, Tālau, jūs teicāt, ka pirms raidījuma, ka šobrīd arī pa Latviju ceļojošā izstāde, vai tā arī saistīta ar šīs Nacionālās identitātes programmas izdevumiem? Jā, vistiešākajā veidā. Faktiski pagājušā gada nogalē, tas notika Pasaules latviešu zinātnieku kongresa ietvaros, mēs bijām sagatavojuši un atklājām izstādi, kas pirmo reizi tik plašā apjomā stāsta par latviešu trimdas politiskajām aktivitātēm. Un es teikšu tā, ka mūsu sabiedrībā līdz šim tā informācija bijusi gaužām niecīga par to, kāda tad loma ir bijusi Latvijas neatkarības atgūšanas procesos, Latvijas neatkarības idejas uzturēšanas jautājumā latviešu trimdai. Gan Amerikas Savienotās valstīs, Kanādā, Austrālijā un Lielbritānijā un daudzās citās valstīs. Nu, lūk, un šo izstādi mēs tagad
parādījām pagājušā gada rudenī rīdziniekiem. Tagad viņi ceļo pa Latviju. Viņi ir bijusi Daugavpilī atklāta vienas konferences laikā Daugavpils universitātei. Viņi ir apmeklējusi Malnovas koledžu, viņi ir Rēzeknes patreiz augstskolā un maijā 10. maijā mēs viņu atklāsim Jēkabpils koledžā. Pēc tam viņi ceļos tālāk, es ceru, uz Madonu, Gulbeni, Valmieru un arī tālāk uz Kurzemi. Tā ir tāda unikāla iespēja faktiski uzzināt ar fotogrāfiju, ar dokumentu, ar tekstuālu, ar arī lietišķu tādu pierādījumu palīdzību, ko tad latviešu trimde ir darījusi. Un tas ir ārkārtīgi interesants stāsts, jo mums reizēm tā liekas, ka no visi tie nopelni ir tikai Latvijas tautas frontes dalībniekiem Latvijā, bet izrādās tādi jau bija arī gandrīz visās minētajās valstīs. Un faktiski jau latviešu trimde par neatkarības ideju jau sāka cīnīties tūlīt jau pēc Otrā pasaules kara, jau Vācijas nometnēs, varētu teikt. Vai Latvijas Vēstures institūta zinātniekiem pietiek, teiksim, tā spēka un to materiālu izpētes, lai varētu rakstīt, teiksim, jaunu Latvijas vēstures koncepciju? Pašreiz es domāju, ka šī koncepcija top atsevišķas monogrāfijas. Ir brīnišķīgi, teiksim, Bersdevičs monogrāfija par Latvijas vecām kartēm. Ir ļoti skaisti Broces izdevums, zīmējumi un apraksti, teiksim, oriģināla dokumentu publikācija. Bet tagad veidojās arī jauna vēsturnieku paudze, un jaunā vēsturnieku paudze uzrakstīs, es domāju, šo vēsturi. Varbūt es teiktu, kādu 10 gadu laikā. Mūsu programmā tas pašlaik nav. Diemžēl no iepriekšējās paudzes aiziet mūžībā. Skumji ir apzināties, ka mūsu vidū vairs nav profesora Heinricha Stroda, kas bija viens no vispusīgākajiem Latvijas vēsturniekiem. Bet, tā tas notiek. Un es gribētu sacīt tā, ka, piemēram, Vēstures institūta žurnālu pēdējo numuru es gribētu parādīt. To vajadzētu visās skolās. Tomēr viņš nav pieejams skolās. Mēs viņu kādreiz tur nesam, pārdodam kaut ko, bet katrā ziņā šeit ir ļoti daudz gan atmiņu stāstu, gan ļoti plašu materiālu par to, kas notiek vēsturē. Jo vēsturē notiek arī ļoti liela cīņa. Mums ir būtībā jāapkaro arī tādi viedokļi, kurus pauž neobjektīvi dažu citu valstu vēsturnieku, un kas Latvijas notikumus attēlo varbūt tādā negluži objektīvā gaismā. Un cik bieži iznāk šis Latvijas Vēstures institūta žurnāls? Latvijas Vēstures institūta žurnāls iznāk 4 reizes gadā. Ar šo gadu viņam ir starptautiska redkolēģija, viņš kļūst recenzējams izdevums, un ar vien vairāk ārzemnieku ņem dalību šeit, šajā Latvijas vēstures. Bet rakstot par Latvijas un runājot par Latvijas tēmām. Jā. Tiešām runāt par Latvijas tēmām. Tad tā būtu viena lieliski izglītība patiešām skolu bibliotekās tāda žurnāla. To vajadzētu, un pat man bija arī tas gods piedalīties Rīgas Vācas ģimnāzijā, bijuši Āgenskalna ģimnāzijā, ko es kādreiz beidzu Latvijas vēstures skolotāju konferencē. Un tad tiešām mēs iepazīstinājām gan ar šo žurnālu, gan ar jauniem izdevumiem, un skolnieki raksta zinātniskos darbus, izmantojot Letonikas, respektīvi Nacionālās identitātes programmu. Lieliski, jā, tas ir patīkami. Bet jāsaka tā, ka mēs jau šodien dzīvojam tādā digitālā laikmetā, un digitālais varbūt arī produkts ir lētāks drusciņa, ātrāk pieejams, un tāpēc papildus šīm ļoti vērtīgajām publikācijām faktiski mēs atkal šīs te programmas ietvaros piedāvājam, es teiktu, ļoti bagātīgu jau tagad pieejamas datu bāzes. Tās ir gan vēstures jautājumos, ieskaitot, teiksim, var datu bāzēs brīvi, bez kādas maksas atrast, piemēram, 40. un līdz 50. gadiem represēto personu sarakstus, var atrast unikālus materiālus, kur nav pat publicēti vēl no latviešu folkloras, tā skaitā no mūsu Daļņu skapja, un daudz ko citu. Un to visu īstenībā var atrast, un vēl daudz ko citu var atrast mūsu Nacionālās identitātes programmas mājaslapā. Brīvi, bez kādām, teiksim, samaksām. Un adrese pavisam vienkārši ir Nacionālā domzīmīte identitāte.lv. Nacionālā domzīmīte identitāte.lv. Vai arī vienkārši, ja tas aizmirstās, tad uz valsts pētījuma programma Nacionālā identitāte, tad šī mājaslapa arī tur būs caur meklētāju atrodama. Un, ja es drīkst parādīt Nacionālās identitātes programmas simbolu, jā, lūdzu, pret kameru varbūt pavēršam. Ja to var parādīt, Laimons Šenbergs mums
ir devis tādu, varētu teikt, spirāli, kas iziet tādu riteni, bet riteni, kas paceļās ar vienu augstāk. Un mūsu doma ir tā, ka mums ir tomēr jāpaceļ arī mūsu latviešu, teiksim, gan pašapziņu, gan pašvērtības apziņu un tādu dziļumu uz augšu. Un es vēl gribētu tikai pieminēt, ka šī grāmatiņa, ko akadēmiķis Stradiņš rāda, publiskie lasījumi, tad tās ir tās lekciju tēmas un autori, tā skaitā arī pats akadēmiķis Stradiņš, kuri piedāvā lekcijas skolām, kultūras iestādēm un tā tālāk. Un atkal šī grāmatiņa ir ne tikai drukātā formātā, bet jau minētajā mājaslapā arī pieejama. Ļoti jauki, un tas būs tāds kā labs rosinājums arī visiem vēstures skolotājiem, vēstures pasniedzējiem un visiem interesantiem vairāk pievērsties šai mājaslapai un skatīties, kas tur notiek un kas ir aktuāls. Bet mums vēl ir kāda minūtīte līdz sarunas beigām un gribētu zināt, cik mēs esam vēsturiski tuvu bijuši Nobeļa prēmijas laureātiem Latvijas zinātnieki. Ir mums bijuši taču, ne? Tā, no Latvijas zinātniekiem Nobeļas prēmija par fizikālās ķīmijas dibināšanu un arī daļēji par darbiem, kas veikti Rīgā, ir saņēmis Vilhelms Ostvalds, kuru piemineklis atrodas Rīgā. Pavisam tuvu Nobeļa prēmijai ir bijis latviešu zemnieka dēls daudzās paudzēs Pauls Valdens, šķīduma teorijas, Valdena apgrieznības, stereoķīmijas atklāšana un Amerikā Juris Upatnieks 1971. gadā. Un mūsu Zinātņu akadēmijas goda mecenāte Magda Vojta Štaudingera no Ropažu mežsarga meita. Viņa ir slavenā Nobeļa prēmijas laureāta Štaudingera dzīvesbiedra, vēlāk atraitni, vārdu sakot, kura ļoti daudz devusi. Man liekas, ļoti daudzi pašreiz arī mūsu laboratorijā ir sadarbojušies ar Nobeļa prēmijas laureātu. Akadēmiķis Liepiņš ir 5 gadus strādājis un jaunais Jaudzems pie Vūtriha Nobeļa prēmijas laureātu. Un patiesībā sakot, viņu darbi ir šajās Nobeļa prēmijās iekļauti. Tā kā es ceru, ka dabūs vēl kādu Nobeļa prēmiju, varbūt ārpus Latvijas, bet katrā ziņā latviešu jaunie zinātnieki tiek ļoti augsti vērtēti ārzemēs. Gribētu zināt patiešām tādu apstiprinājumu. Mums ir pilnīgi iespēja Latvijai tiešām kādās jomās tikt pie Nobeļa prēmijas, ja? Es teiktu, ka varētu dabūt ķīmijā vai fizikā vai biomedicīnā. Citas jomas tas būs sasniegums ar mazāko finansējumu Eiropas Savienībā. Mēs noteikti ātrāk vai vēlāk iegūsim kādu Nobeļa prēmiju. Tas ir iespējams. Jā, lai tā būtu, sirsnīgs paldies par sarunu. Sirsnīgs paldies visiem, kas skatījās. Labvakar.